Domājot par introvertiem cilvēkiem un introversiju, svarīgi būtu tāpat kā arī domājot par jebko citu, noskaidrot, ko tas īsti nozīmē. Un kā tajā anekdotē par Wittgensteinu, kurš savam studentam, kad tas nesot sapratis kādu vārdu nozīmi, esot licis vienkārši pastīties vārnīcā, mēs varētu darīt tieši tāpat. Un uzzināt, ka introverts ir cilvēks, kuram piemīt introversija. Un savukārt introversija, kā saka vārnīca, ir individa psihiskas īpašība, kuras izpausmes ir sliecība uz padziļinātu pašanalīzi. Cilvēks, kam tā piemīt, parasti ir noslēgts, nesabiedrisks. Viņam nepatīk pēkšņas situāciju maiņas. Un interesanti, ja mēs domājam, vai latvieši ir introverti. Manuprāt, labs piemērs latviešu introversijai ir sabiedriskais transports. Reizēm var dzirdēt, ka cilvēkam zvana telefons autobusā, un viņš saka, pagaidi, es atzvanīšu, es braucu autobusā, nevaru runāt, kas it kā liekas absurdi, kāpēc nevar runāt autobusā. Mēs nekad sabiedriskajā transportā, gandrīz nekad nesēdētu blakus kādam citam cilvēkam, jo varētu no tā izvairīties. Ja autobuss ir tukšs, mēs sēdēsim tur, kur var sēdēt, nesēžot citam blakus. Un vēl, piemēram, ja mēs skatāmies priekšstats par latviešiem no ārpuses, tad ir gadījums, ko es zinu par kādām divām apmaiņas studentēm no Spānijas, kuras bijuši ļoti pārsteigts par to, ka Latvijā sabiedriskajā transportā praktiski valda klusums un neviens nesarunājas. Iespējams, ka sabiedriskais transports pierāda, ka latvieši ir introverti.